skatās pavisam malām. Tev tagad būs tādas un tādas problēmas, vai ne, Andri? Es kaut ko nepareizi saku? Jā, veidojot sarakstu, aicinot cilvēkus piedalīties sarakstā, es uzrunājis virkne pazīstam uzņēmēji ne tikai Mārapas novadā, bet visā Latvijā atpazīstam uzņēmēji cienījamus cilvēkus. Un neticēsiet, gribētu teikt, lielākā daļa, gandrīz visi teica sākotnēji jā. Un tajā momentā, ka paiet nakts vai nedēļa vai divas, lielākā daļa uzņēmēji saka, es tā padomāju, priekš kam man to vajag. Un tur ir dažādi iemesli. Vissvarīgākais ir tas, ka politika ir devalvēta, ka negrib būt apķēpāts un smērēties. Otra pozīcija, ka negrib būt parādīt savu apakšveļu, tā teikt, ko ir sapelnījis, jo būs deklarācijas jāpilda. Jā. Un visi šie faktori kopā, un tad mēs vēl pārunājam otrā kārtā, vai tiešām, ko tad mēs gribam, lai ir cilvēki bez pieredzes, pieteikšanas, vai tā teikt, tie, kuriem nav ko darīt dzīvē. Un jā, es saprotu, bet diemžēl, citreiz, un tādas ir tās svarīgākās atrunas. Bet tas netraucēja mums izveidot, kā jau es iepriekš teicu, lielisku komandu, lielisku kolektīvu, saraksts ir pilns. Mums ir visdažādāko profesiju speciālistu, erudīti cilvēki, sākot ar uzņēmēju, beidzot ar sportistiem un kultūras darbiniekiem un izglītības darbiniekiem.